Instagrams ir pilns ar cilvēkiem, kas tev pārdod fantāziju. Naudu, vieglumā un plūsmā, pasīvos ienākumus, sievišķība, viss nāk viegli, manifestē un tā tālāk. Taču tu mēģini manifestēt, tu mēģini mazāk darīt, uztvert visu vieglāk, mēģini kaut kādas satura stratēģijas, bet beigās tev nav ne izaugsmes, ne naudas bankas kontā, un beigās tu jūties izdegusi, jo tu ļoti daudz ko dari, mēģini, bet tev tā arī nesanāk. Šajā video es tev parādīšu, kāpēc reāli cilvēki izdeg, mēģinot izveidot savu biznesu, kas tad patiesībā vispār ir pasīvie ienākumi, cik reāli laiku aizņem, lai ne tikai izveidot savu biznesu, bet reāli tajā arī sāktu pelnīt, un kas atšķir tos 10%, kuriem reāli izdodas. Šis nebūs patīkams video, bet tā būs taisnība, kas tev atvērs acis. Pirmais, ja tu vēlies stabilitāti un drošību, tad iespējams uzņēmējdarbība nav priekš tevis. Viņa ir pilna ar neparedzamām lietām, nenoteiktību, tajā nav drošības, tajā nav stabilitātes, īpaši pirmajos gados. Tu nezini, cik tu nopelnīsi pirmajos mēnešos. Tu vispār paskatās uz statistikas datiem, tad uzņēmumi, kas atverās, viņi pēc 3-5 gadiem bankrotē, likvidējas vai vienkārši neveic vispār nekādu saimniecisko darbību. Ilgtermiņā 3 no 4 uzņēmējiem Latvijā neizdzīvo. Un nevis tāpēc, ka viņi bankrotē, bet tāpēc, ka viņi vienkārši nogurst. Un problēma nav tajā, ka uzņēmēja darbība ir slikta vai Latvijā ir slikta apstākļi. Problēma ir tajā, ka uzņēmēji tā arī neuzbūvē sistēmu, kas kalpo viņiem ilgtermiņā un palīdz viņiem augt vērienīgāk. Šis ir mans mīļākais. Pasīvie ienākumi pārsvarā ir mārketinga triks. Pasīvie ienākumi ir tad, kad esi uzbūvējis sistēmu, ka tev ir pārdošana, ka tev ir mārketings, klientu keisi, sistēma, kas to visu uztur bez tevis. Un sistēma, kuru tu vari atkārtot atkal un atkal. Bet šādas sistēmas uzbūvēšana nekādā veidā nav pasīva. Viņa ir ļoti aktīva. Nākošais punkts, kuru es vēlētos, lai man pateiktu ātrāk. Mēs sākam savu uzņēmējdarbību, un mums liekas, ka tūlīt pēc 2, 3, 5, 6 mēnešiem mēs sāksim pelnīt jau 10 000 eiro mēnesī. Bet lielākā daļa to nenopelna pat pēc 2 gadiem. Diezgan smaga darba. Ļoti bieži ir tā, tieši ekspertiem, pakalpojumu sniedzējiem, ka lielākā daļa pirmo gadu pelna kaut kur līdz 1,5. Varbūt 2. Protams, ka ir, kas izšaujās un pelna vairāk, ir, kas pelna daudz mazāk, bet tas ir tāds vidējais. Tad 2., 3. gadā, kad tu esi iebraucis vispār uzņēmējdarbībā un tev ir izveidojusies kaut kāda uzņēmēja identitāte, domāšana kaut neliela, tu sāc pelnīt šos 2-3 tūkstošus regulāri. Bet tāpat tās tev ir par maz, jo tu gribi attīstīties, tev augsts standarti, prasības un, protams, ka tu gribi vairāk. 3., 4., 5. gadā, ja tu sāc būvēt sistēmas, tad te parādās jau kaut kāds vieglums, te parādās arī lielāka nauda, lielāks vēriens, bet ja tu izvēlies darīt tieši to pašu, ko tu darīji 1., 2. gadā, tad, protams, tev nebūs izaugsme, un tieši šeit tu vienkārši piekusīsi un izvēlēsies atgriezties algotajā darbā un pateiks, ka uzņēmējdarbība nav priekš tevis. Bet patiesībā viņa ir priekš tevis, ja viņa ir tavā sirdī, un viss, kas tev ir jāiemācās, ir veidot sistēmas, sākot ar sistemātisku, stratēģisku savu personīgā zīmola veidošanu. Un te es tev uzdošu savu mīļāko jautājumu. Tu gribi uzbūvēt biznesu, tu gribi daudz naudas, tu gribi sasniegt vairāk, lielas, skaistas, foršas lietas, vai arī tu gribi dzīvot mierīgu, foršu, bet mierīgu dzīvi. Izvēlies, jo abas divas lietas nav savienojamas. Uzņēmējdarbībā tev miera nebūs, stabilitātes nebūs, drošības nebūs, tev visu laiku būs actions, tev visu laiku būs kaut kādi piedzīvojumi, stress, izaicinājumi, kuri tev būs jāpārvar. Un ja tu neesi gatava darīt kaut vai par 10% vairāk kā lielākā daļa tev apkārt, tad tu arī paliksi par viduvēju, kouču, ekspertu, kurš tā arī domā, kā nopelnīt katru mēnesi. Nevis domāt vērienīgāk, plašāk un tiešām būvēt biznesu, kas nodrošina tev reālu izvēles brīvību. Nākošais punkts.
pārstāja romantizēt konkurenci, ka nav konkurentu, ir konkurence. Tu katru dienu konkurē ar bezmaksas saturu, ar citiem ekspertiem. Tu cīnies ar cilvēku skepsi, ar viņu limitācijām. Tu katru dienu cīnies par uzmanību. Un tieši tāpēc nepietiek ar to, es būšu autentiska, es gribu visiem patikt. Autentiskums nav stratēģija. Stratēģija ir skaidrs pozicionējums, konkrēti piedāvājumi, regulāra pārdošana un sistēmu veidošana. Un tagad es padalīšos ar to, kāpēc 90% reāli tā arī nesasniedz savu mērķi un nogurst procesā. Un numur 1 problēma ir tā, ka nav monetizācijas un stratēģijas. Tu veido saturu, bet nepārdod. Tu veido saturu ar totālu neskaidrību, kāpēc tu to dari, priekš kam tu to dari, kā rezultātā tev ir sekotāji, bet nav klientu. Tev ir skatījumi, bet nav pieteikumu. Un tas viss ir tāpēc, ka tu domā, sākumā man vajag auditoriju, un tad jau es sākšu domāt, kā nopelnīt. Nē, tu jau no paša sākuma domā, kā tev monetizēt savu auditoriju un savu saturu. Nākošais. Ko es iesaku darīt tiem cilvēkiem, kuri ir eksperti savā nozarē, pārdot savu pakalpojumu, bet viņiem ir maza auditorija? Prasīt lielu cenu par savu pakalpojumu, veidot prēmiju produktus, nevis mēģināt taisīt kaut kādus lētus digitālos produktus un mēģināt pārdot daudz. Konversija ir sekojoša. Tev no tavas auditorijas pirks apmēram līdz 3-5%, un tas ir maksimums. Ja, piemēram, tev ir 500 sekotāji, un mēs paņemam labāko konversiju, 5%, kas pirks, tie ir 25 cilvēki, un tavs pakalpojums maksā 50 eiro. Tie ir 1250 eiro, bet, ja tu pacelsi cenu 2 reizes vairāk, tad tu arī nopelnīsi 2 reizes vairāk. Kas ir jāzina par pārdošanu? Pārdot lētu produktu un dārgu produktu ir viens un tas pats process. Tev ir jātaisa pārdošana. Tev ir iespējams jāuztais pārdošanas lapa. Tev ir jāizsaka cilvēkiem piedāvājums. Tev ir jāparādās regulāri. Tev ir jāpiegādā produkts. Un ja tu iepako savu pakalpojumu prēmiju produktā, tu viņu vari pārdot vēl dārgāk, pa 1000 un 2000. Un tad tev vajag, pieņemsim, pa 2000, tev vajag tikai 5 klientus, lai nopelnītu 10 000. Un 4. lielākā kļūda ir padošanās pārāk ātri. Ļoti daudzi ir uz pareizā ceļa. Viņi ir savā vietā, savā nišā, viņiem tur ir talants, bet dēļ tā, ka viņi nepaliek tur pietiekoši ilgi, dēļ iespējams zināšanu neesamības, varbūt nav atraduši mentoru, izveidojuši sistēmu, kas ir loģiski. Viņi vienkārši padodās un meklē kaut kādu jaunu lietu, kurā notiek tieši tas pats, kur viņi atkal sāk no nulles, piedzīvo tieši to pašu procesu un atkal pēc 3, 4, 5 gadiem nogurst. Un atkal sāk no nulles. Manā pieredzē strādājot ar simtiem sieviešu, tas, kas atšķir tās, kurām izdodās, ir skaidrība savā pozicionējumā, stratēģija savā personīgā zīmola veidošanā, pārdošanā un, protams, sistēmu būvēšanā. Viņas zina, kam viņas palīdz un ar ko precīzi viņas palīdz. Un kāds ir konkrētais rezultāts, ko klients saņem. Viņas necer, ka kaut kas notiks, bet viņas ievieš sistēmu, kuru var atkārtot atkal un atkal, kas dod pāredzamus rezultātus gan saturā, gan operatīvajos procesos, gan pārdošanas procesos, mārketingā. Viņas zina, kas dod un kas nedod rezultātus. Viņas ir veikušas datu analīzi, nevis vadās pēc plūsmas. Viņas regulāri investē sevī, savās zināšanās, savās prasmēs, viņas pērk cilvēku pieredzes, meklē mentorus, lai saīsinātu savu ceļu uz saviem mērķiem, jo pareizās zināšanas ietaupa gadus. Viņas pārdod savu laiku un enerģiju dārgi. Viņas zina savu vērtību un viņas nepiekrīt ne uz ko mazāku. Viņas apzinās, ka augstāka cena piesaista labākus klientus, kur potenciāli ir lielāka varbūtība, ka cilvēkam būs rezultāts, jo viņš būs iesaistīts šajā sadarbības procesā, kas dos labākas atsauksmes, kas atkal dos labākus klientus, vairāk klientus un iekustinās šo te organisko pārdošanas procesu. Un zemes cenas darīs tieši pretējo, piesaistīs zemes kvalitātes klientus, kuri negribēs ieguldīties 100% sadarbībā, līdz ar to nebūs labu keisu, nebūs labu klientu, nebūs vairāk klientu un, protams, procesi sāk apstāties. Un pēdējais punkts. Tas ir vienkāršākais, bet tajā pašā laikā grūtākais.
viņas nepadodas. Viņas paliek uzticīgas procesam pat tad, kad viņām saka nē 10, 20 reizes pēc kārtas. Viņas paliek uzticīgas procesam pat tad, kad ir grūti un viņām nesanāk. Kad liekas, ka izejas nav un nekas neizdosies, viņas turpina iet uz priekšu un meklēt iespējas, nevis attaisnojumus. Tagad es padalīšos ar lietām, par kurām es ļoti gribētu, lai man pateiktu ātrāk. Un pirmā ir, tev būs grūti. Tu šaubīsies, tu baidīsies, tu apšaubīsi katru soli, jo tev būs tik daudz nezināmā, un tas ir normāli. Lielākā daļa tavu draugu un pat tuvinieku tevi nesapratīs, un tev būs jābūt spēcīgai savā kodolā, jāstāv stingri pār savu viedokli un jāaizstāv savas personiskās robežas un arī savi sapņi. Nākamais punkts. Nauda nenāks ātri. Ne pēc mēneša, ne pēc 3, iespējams pat ne pēc gada. Bet ja tu paliksi pietiekoši ilgi, turpināsi darīt, labosi kļūdas, atkārtosi to, kas sanāk, uzlabosi visus procesus, tad viņa būs. Pēc gada, pusotra, 2, varbūt 3. Bet viņa būs, ja tu paliksi uzticīgi procesam. Un beigās tu skatīsies atpakaļ un teiksi, es to izdarīju. Tu to nevarēsi izdarīt viena. Tev vajag mentoru, tev vajag atbalstu, tev vajag vidi, kurā ir perspektīvas, kurā ir jaunas zināšanas, kurā ir līdzīgi domājoši cilvēki, kuri piedzīvo kaut kādus līdzīgus procesus, kuriem ej cauri šobrīd tu, jo vientulība biznesā ir ceļš uz izdegšanu. Nākamais, ko es tev gribu pastāstīt, ir 3 posmi, kurus tu faktiski piedzīvosi. Un pirmais ir hauss. Tu jutīsi bailes, šaubas, tu nejutīsies pārliecināti, tu jutīsi pārslodzi no daudz darba un maz rezultātu. Maksimāli ātri jāpieņem lēmumi, jārīkojas, jātestē un jākļūdās, jo no kļūdām tu mācīsies visvairāk, visātrāk, un patiesībā kļūdas ir kolosāls mācības. Ko darīt? Testē, kas strādā, kas nestrādā, jo tieši šī rīcība, testēšana, viņa dabūs tevi ātrāk uz nākošo līmeni. Un nākamajā līmenī tev būs jāsāk strādāt pie stratēģijas. Un šis jau būs 2, 3 gads. Tu sāksi saprast, kas strādā, tu fokusēsies uz to, un tev būs mazāk hausa un vairāk skaidrības. Velti mazāk laika nevajadzīgām lietām. Deleģē procesus, atbrīvo savu laiku un velti viņu tādām atslēgas darbībām. Veido sistēmas un cel cenas, jo tas atļaus tavam biznesam elpot. Un nākošais posms, ko tu piedzīvosi, ja nepadosies, būs vieglums. Sistēmas strādās, tev būs funkcionējoša komanda, klienti nāks, pārdošanas notiks, un tu zināsi savu vērtību. Šeit tu sāksi optimizēt sistēmas, celt savas cenas vēlreiz un samazināt savu darbu stundu skaitu. Tātad, es tev tikko pateicu patiesību, ko lielākā daļa Instagram coachu tev nekad nepateiks. 90% biznesa neizdodas, pasīvi ienākumi 90% ir mīts, konkurence reāli pastāv un ir brutāla. Bet, ja tu zini, ko tu dari, ja tev ir stratēģija, ja tu esi gatava palikt 2-3 gadus, tad tu vari būt tajos 10%. Un šie 10% pelna lielāko daļu naudas. Un ja tu esi gatava sākt šo ceļu, kas nebūs viegls, bet būs super aizraujošs un noteikti būs rezultātu vērts, tad High Caliber Brand gaidīšanas liste ir atvērta. Šī programma ir domāta sievietēm, kas saprot, ka sākumā būs grūti, ka sākumā tev ir jāiegulda, lai saņemtu, jābūvē stratēģijas, sistēmas, jāveido personīgais zīmols pārdomāti. Un to, ka ar pareizo atbalstu tu to vari izdarīt daudz ātrāk. Programmā mēs tiekam skaidrībā ar tavu pozicionējumu, kas tu esi, ko tu dari, kam tu to dari, un padaram to skaidru tavā zīmolā. Mēs veidojam stratēģisku, pārdomātu saturu, kas reāli ir kā klientu magnēts, un tu jau ar organisko saturu sāc pelnīt naudu, kā eksperts savā nišā. Mēs tev palīdzam ar tavu pārdošanas procesu, lai katra satura vienība ir ne tikai jēgpilna, bet arī pārdomāta un ved tavu potenciālo klientu emocionālā ceļojumā uz taviem produktiem. Un es tev rādu arī savus aizkulises, kā es pārdodu, kā es būvēju komandu, kā es būvēju stratēģijas, lai tu varētu neatkārtot manas kļūdas un paņemt tikai to, kas strādā. Un šie 4 elementi ir tie, kas atšķir tos 10%, kas izdara. Ja tu esi gatava, links ir aprakstā. Paldies, ka skatījies un tiekamies nākošajā video.